Kā katru gadu, Samsungs ir izlaidis jaunas ierīces, un viena no šīm ierīcēm ir Samsung Galaxy Buds 4 Pro. Ar visām tām foršajām iespējām, pakratot ar galvu, noraidīt zvanu vai izņemot austiņas no auss, uzreiz nopauzējis mūziku, bet par tām nedaudz vēlāk. Es esmu jau vairākus mēnešus patestējis šīs austiņas, un man ir ko teikt. Sāksim ar mazāk svarīgo, kas ir pats lādēšanas case. Tātad tam ir no augšpuses caurspīdīgs atverams vāciņš, aizmugurī tam ir USB-C savienojums, un to arī ir iespējams lādēt bezvadu režīmā. Pie pilnas uzlādes kopā ar austiņām tas nodrošina darbību līdz pat 26 stundām. Pie manas lietošanas tā arī apmēram bija, man pietika apmēram nedēļai bez lādēšanas. Dažas lietas tomēr man arī nepatika. Viena no tām bija, kad ar vienu roku tās ir diezgan sarežģīti attaisīt, un arī ar abām rokām īsti pirkstam nav kur aizķerties. Būtu pieticis kaut vai ar mazu gropīti priekšpusē, kur tad pirkstam aizķerties, lai atvērtu vāciņu. Kā arī indikātoru gaisma, tātad priekšā ir maza diode, kas atkarībā no uzlādes līmeņa deg vai nu zaļa vai sarkana. Es īsti nesapratu, tad, kad bija pilnībā tukšs case izlādējies, viņš nedega vispār nekādā krāsā. Laikam bija pieredze pie savām JBL austiņām, kad viņš vienmēr dega sarkans, arī tad, ja vairs austiņas pat case nelādēja. Bet šajā gadījumā viņš vienkārši nerāda nekādu indikātoru. Bet šie ir tādi sīkumi, kopumā patīkams dizains, un austiņas tiek noturētas ar magnētu palīdzību iekšpusē. Pārējiem tad, protams, pie paša svarīgākā, kas ir keisā iekšā, un tās ir, protams, austiņas, kas ir iegūšas jaunu dizainu, kam ir pievilcīgs izskats ar metāla apdari, un, manuprāt, kas ir neticami, viena austiņas var tikai 5 gramus. Šajos 5 gramos iekšā ir akumators, kas spēj nodrošināt darbību līdz pat 6 stundām. Tur ir arī pats skaļrunis, vairāki mikrofoni, tik mazā un vieglā ierīcē. Es domāju, daži, kas ikdienā nesā auskarus, viņu auskari pat iespējams ir smagāki nekā šī viena austiņa. Par skaņas kvalitāti laikam tagad nestāstīšu, ka ir neticami dzidra skaņa, daudz labāka kā iepriekšējā reize, jo priekš manām ausīm manas arī esošās JBL austiņas par 50 eiro skan ļoti labi. Ar šo es, protams, nedomāju, ka Buds 4 Pro ir slikta skaņa, vienkārši man ir grūti to novērtēt, man nav tāda dzirde, lai es atšķirtu starp labām un ļoti labām austiņām, vai ir tur ļoti liela atšķirība, bet kas paceļ šo austiņu skaņu citā līmenī, ir aktīvā trokšņu slāpēšana. Iepriekš tādas austiņas nebija mēģinājis, un pirmoreiz, kad tās ieslēdzu, gribējās visur iet pamēģināt uz veikalu, ārā, kur vairāk trokšņi, lai saprastu, kā tad viņas slāpē šo troksni. Tiem, kas nezin, kā strādā aktīvā trokšņu slāpēšana, tad pamatā tā strādā šādi, kad austiņām ārpusē ir vairāki mikrofoni, kas uztver tātad apkārtējos trokšņus, austiņas iekšpusē rada pretēju skaņas vilni un tādā veidā izslēdzot šo skaņu un liekas, ka apkārt nekādu trokšņu nav. Bet ar ko tad vēl šīs austiņas atšķirās no citām austiņām, jo jāņem vērā, ka šīs maksā virs 200 eiro un aktīvā trokšņu slāpēšana nav nekas jauns, tā ir arī pieejama daudz lētākās austiņās, bet šajās austiņās ir padomāts par daudziem dažādiem sīkumiem. Kā jau sākumā minēju, var ar žestu vadību, piemēram, atbildēt uz zvaniem vai noraidīt tos. Izņemot austiņas, pārstājas spēlēt mūziku vai arī, ja jūs kaut ko skatāties. Papildus variet izmantot savu balss asistentu, neizvelkot telefonu no kabatas tikai ar austiņām. Kā arī šim te aktīvai trokšņu slāpēšanai ir vairākas iespējas, lai arī, piemēram, ja kāds cilvēks pienāk jums, kaut vai tajā pašā veikalā uzsāk ar jums sarunu, lai tā izslēgtu automātiski šo te aktīvo trokšņu slāpēšanu. Šeit ir padomāts par vairākiem šādiem sīkumiem, kas
uzlabo jūsu pieredzi ar šādām austiņām, kas parasti tādās lētākās austiņās nav pieejama. Nu, es nezinu, man par pašām austiņām nav neko sliktu pateikt. Skan ļoti labi, aktīvā trokšņa slāpēšana strādā ļoti labi. Bija pārsteigts, cik labi tā bloķē apkārtējos trokšņus. Liekas, tā kā vispār tev skaņa izslēdzas. Nu, kas sliktais varētu būt? Nu, tā ir cena. Protams, es savus JBL austiņus nopirku par 50 eiro, bet nu, tām nav nekādas no šīm iespējām. Kaut vai izņemot austiņus, ka viņas aptur mūziku, aktīvā trokšņa slāpēšana tur vispār tāda neeksistē. Viņas vienkārši pilda vienu funkciju, kas ir atskaņot mūziku. Šeit tā pieredze ir daudz labāka. Nu, kā jau sākumā minēju, vienīgie mīnusi, ko es varēju pateikt, bija par pašu lādēšanas keisu, kas arī ir īstenībā tādi sīkumi, kas īsti ikdienā tik ļoti netraucē. Nu, ko es varu ieteikt? Nu, ja vēlaties šādu pieredzi ar daudz dažādām iespējām, tad, protams, ieteiktu izskatīt Samsung Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Nu, ja izmantojat kādas lētākas austiņas un vēlaties uzlabot šo te mūzikas vai citu video skatīšanās pieredzi ar bezvadu austiņām telefonā, tad laikam iesaku apskatīties uz šīm austiņām un iespējams tās būs tieši priekš jums. Tas arī viss. Tiekamies jau citos video.